Labdien! Viens no rīkiem, ko lietoju, lai veidotu prezentācijas, ir Prezi.com. Tajā vajadzēs jums izveidot kontu. Šim rīkam ir priekšrocības, ka visas prezentācijas glabājas vienkopus. Trūkums, ka bezmaksas versijā tās ir publiski pieejams, bet tās neaizņem jūsu datorā vietu. Un pirms kāda laiciņa šeit ir parādījusies arī iespēja veidot prezentācijas, izmantojot mākslīgo intelektu. Tā kā esmu ķīmijas un dabasinību skolotāja, tad palūkšu, lai izveido prezentāciju par, piemēram, visuma ķīmisko attīstību. Visuma ķīmiskā attīstība. Jeb visuma evolūcija. Kā vienmēr, jebkuru gan attēlu izveide, gan arī prezentāciju izveide aizņem kādu laiku. Tātad man piedāvā, ka būšot ievads, visuma radīšana, pirmie ķīmiskie elementi, zvaigžņu evolūcija. 8 slaidi. Laikam izskatās veiksmīgs variants. Izveidot prezentāciju. Es pašlaik veidoju jūsu prezentāciju. Jā, būšot 8 sadaļas. Prezi ir interesants pēc savas dizaina, kā varās vaļā slaidi, kā mēs vienmēr atgriežamies uz kopējo lapu. Protams, arī šeit, kā citur, es varēšu mainīt gan krāsas, gan tekstu, gan arī attēlus, bet vismaz idejai, ierosmei, it īpaši, ja tās ir populāri zinātniskas, nav specifisks tikai Latvijai tēmas, tād ļoti veiksmīgi esmu izmantojusi dizaina elementus. Visuma ķīmiskā attīstība, ja visuma evolūcija, izpētīsim ķīmiskos procesus un to lomu visuma attīstībā. Tā, lūk, ievads ir gatavs, protams, jāpārbauda, vai latviešu valodā viss mums te atbildīs. Tād ir pat jau ielikti gadu skaitļi, kas varētu notikt. Es vienmēr tomēr visu pārbaudu. Tā. Visums tiek rakstīts ar lielo burtu. Tā, tiešām ūdeņraža zvaigznēs. Pirmajā zvaigznēs no ūdeņraža helija radot smagākus elementus, jā. Un šeit ir skaista bildīte par pirmajiem ķīmiskajiem elementiem, pamats zvaigžņu veidošanai, viss izplatītākie elementi visumā, un zvaigžņu evolūcija, kā tās pārvēršas par supernovām un izplata jaunus elementus. Un, protams, arī planētu veidošanās no atzisušajām zvaigznēm. Un organiskās vielas, kas varētu veidot nākamo dzīvību. Tātad arī tā, ko nozīmē 4,23,5, tas man vēl jāpaskatās. Te ir teikts miljardi gadu, jāpārbauda. Dzīvības rašanās. Lūk. Prezentāciju, kura iespējams man noderēs. Varbūt arī jums šī ideja der.